Tā, pirmkārt, treneri, liels paldies, ka atradāt laiku sarunai. Uzreiz arī ķeršos vērsim pie ragiem. Sezona noslēgusies pirms nepilnām 5 dienām. Kā šīs dienas ir pavadījis Artūrs Visocks Rubens? Pirmkārt, tu teici, ka labi, ka es atradu laiku, man viņš nebija jāmeklē, man tagad ir viņš. Tas laiks ir pietiekoši. Vairāk nekā varbūt gribējās, ātrāk nekā gribējās, bet jā, nu šīs 5 dienas, zini, kā tu vēl parasti, ka tu kaut kur skrieni, ja, vai tu kaut ko dari, tad kaut kas beidzās, tad vēl tā kā inercē darbojies vēl tās pirmās dienas, un tad tā kā īsti nejūti, vai tu esi jau atvaļinājumā, vai tu vēl esi darbā. Nu tā, jo tev it kā enerģija, zini, tas emocionālais, pat varbūt mēs zaudējām to pēdējo spēli, bet tās emocijas vēl ir diezgan daudz, viņas tev stumj uz priekšu. Tu gribi kaut ko darīt, bet tu apzinājies, ka nu, īsti jau komanda vairs negatavo. Un tagad ir jāpārslēdzas uz to varbūt ikdienas darbu, kur es arī veltu tur laiku sporta skolai. Savā laikā atkal savs laiks jāatrod arī ģimenei, jā, kas ir pelnījusi pēc sezonas vienmēr nedaudz vairāk uzmanības. Tā kā kaut kur teātris, kaut kur iziet pastaigāties, kaut kur izskait krosiņu, pavadīt laiku ar dēlu un sievu. Tā, un pa vidu vēl basketbols arī palicis. Kā vispār bija? Beidzās spēle Valmierā ar Kristoferu Karlsonu iespaidīgo metienu, un ar to arī viss noslēdzās, vai bija vēl kādi treniņi pēc tam komandai? Jo, tomēr, zinām, ir komandas, kas varbūt noslēdz sezonu ar uzvaru vai neveiksmi, kā tas vienmēr ir pēdējā spēlē, bet pēc tam vēl patrenējās vai uztais kādu kopīgu sanākšanu, vakariņas un tādas lietas, kā bija Liepājā šajā sezonā. Jā, nu, redz, tas ir tas vēl īpašais šai komandai, jo tās situācijas ir ļoti dažādas. Ir komandas, kas beidzās spēle, vienalga vai tā ir uzvara vai zaudējums, tur viens obligātais pasākums un viss izšķīst un vairs netiekās un varbūt pat negrib viens otru redzēt. Jā. Un ir atkal komandas, kas, pieņemsim, kā šī komanda, Liepājas, ja, kur mums varbūt ļoti sāpīgi tas sezonas beigas bija. Mēs bijām 3 spēlēs, nu, pat principā 5 spēlēs tuvu uzvarai, ja, bet visās arī neizdevās uzvarēt, un sezona beidzās priekšlaicīgi. Un tā sajūta, protams, nav laba, bet tas komandas kodols, tā komandas emocionālā, nezinu, puse ir, viņi ir tik saliedēti dēļ šiem, ka mēs esam tik daudz kam izgājuši cauri šajā sezonā, ja, kad jā, ka mums beidzās sezona, mums uzreiz bija nākamajā dienā, mēs gājām uz Liepājas Fight Night pasākumu visi kopā. Pēc tam bija spēlētājiem atsevišķi neliels pasākums, ko viņi paši organizēja. Un nākamajā dienā atkal mēs tikāmies uz tādu barbekju, kur cepām gaļu svaigā gaisā. Un principā šobrīd pat no Liepājas neviens vēl nav aizbraucis. Jā. Visi ir pa Liepāju. Mēs kāds ikdienā tiekās tur treniņos. Piemēram, mums ir pat Šulcs, Freimans vai Vitoļskis, kuri turpina vadīt bērniem treniņus. Tad ir atsevišķi spēlētāji, kas iet uz trenižera zāli, jā, nu, tad mēs te kaut kur pa vidu visu laiku satiekamies. Bet tā, ka kaut kas organizēts, treniņu process nav, bet ir tāda vairāk patīkama atkal saredzēšanās ik pa brīdim vienam ar otru. Tad, kad runājām pirms sezonas, tajā mēdī dienas pasākumā, un pēc tam arī runājot ar Normundu, es sapratu, ka Liepājas komandai bija tādi 3 lieli mērķi, bet izdevās izpildīt tikai vienu no tiem, sasniegt apvienotās līgas izslēgšanas spēles pirmo reizi klubu vēsturē. Kā vispār kopumā varētu vērtēt šo sezonu? Um, es gribētu teikt, jā, ka ļoti izaicinoša sezona. Arī man kā trenerim ir tās sezonas, kur tu ļoti daudz iemācies. Jā, kā Bobs Hārtlīs savā laikā hokeja izlasē teica, ka mēs nekad nezaudējam, mēs vienmēr mācāmies. Jā. Nu, tad, teiksim tā, nu man šī sezona bija ļoti vērtīga šajā ziņā. Un tas arī ir tas, kas varbūt mūs jau minēja par to komandas mikroklimatu, ja, kas izveidojās tieši ejot cauri daudz grūtībām. Es domāju, ka tas sākums vispār bija par tā komplektāciju. Mērķi mums bija zināmi, ko tu minēji tikko, ja, kvalificēties Igaunijas Latvijas līgas playoffiem, tikt finālā kausā un cīnīties par medaļām Latvijā. Uz to arī tika tendēts sastāvs, bet, diemžēl, pašā sākumā jau ja patina atpakaļ mums neizdevās daudz kas no tā. Ja? Nu, pieņemsim, tur Krišs Helmanis, ja? vai Werners Kohs, ar kuriem mēs viņus gribējām redzēt pie sevis. Diemžēl viņi aizgāja uz citām komandām.
Tad attiecīgi kaut vai Iljas Sidarovs, jā, kurš, ja mēs joprojām gribējām palikt tā kā maksimāli to latvisko pusi nest, bet, nu, tā kā viens ārzemnieks būtu bijis ok, ja viņš ir vērtīgs, un mans favorīts bija Iljas Sidarovs, bet, diemžēl, viņš aizgāja, ja nemaldos, uz Franciju vai Vāciju, tagad precīzi neatceros, jā, un vēlāk jau pievienojās atkal VF komandai. Iespējams, tajā brīdī arī mums vajadzēja noreaģēt un varbūt viņam ko piedāvāt. Bet, nu jā, nu, un tad sezonas laikā līdz ar to mums tas balanss varbūt komandā tīri uz laukuma nebija tas pats labākais. Jā. Trūka varbūt garie spēlētāji ar metienu, jā, kas var izstrečot laukumu, izplest laukumu. Trūka viens veidotājs, kas varētu palīdzēt Lasenbergam un Čilpam, jā, to spiedienu noņemt. Nu, bet tas labā ziņa ir, ka neskatoties uz to, mēs visas sezonas gaitā mēs tā kā ļoti slikti sākām. Tad atkal restartējāmies, atradām veidus, kā uzvarēt, tad atkal kritām iekšā. Ja, tur tāda ļoti, ļoti viļņveidīga. Bet tas pozitīvais ir tas, ka komanda parādīja raksturu. Mēs nekad nepadevāmies. Ja. Nekad nepadevāmies gan spēlēs, gan arī tajos grūtajos brīžos. Vienmēr restartējāmies un atradām jaunus veidus, kā iet uz priekšu. Tā kā to sezonu kopumā vērtējot pēc rezultātu, noteikti es neteiktu, ka ir sekmīga. Jā, protams, prieks, ka pirmo reizi tomēr kvalificējāmies tam Latvijas-Igaunijas spēlēm, playoffiem un arī savā ziņā cienījām aizvadījām pret Kalevu, kur atkal varējām noteikti vismaz vienu spēli uzvarēt. Bet, ja skatās kopumā, tad, protams, nesasniedzām tagad minētos mērķus, par kuriem mēs gribējām cīnīties. Jūs tagad iedevāt visai tādu plašu un detalizētu refleksiju par sezonu, bet varbūt tādā nedaudz filozofiskākā līmenī. Nu, pirms 5 dienām bija noslēdzošā spēle. Kā un cik ilgi un kā atnāk šī te refleksija par sezonu jums kā trenerim? Tas nāk procesa gaitā, ka tu saproti, ka rekur, piemēram, kā jūs minējāt, novembrī šķiet VFam pievienojās Sidorovs, ka tur, nezinu, 2 nedēļas vēlāk jūs saprotat, ka varbūt vajadzēja mēģināt viņu parakstīt, vai tas ir tagad, nu, tas kā viens piemērs, vai arī tas ir tagad pēc sezonas, kad viss ir beidzies, pasēdēt 2 stundas klusumā un tad saprast to visu. Nu, redzi, piemēram, komandas mehānisms, tie labākais menedžmenti, ja, kas komandām ir, un arī treneru darbs, un kopējais treneru un menedžmenta un finanšu puse, ir tāda, ka tu sezonas laikā spēj reaģēt. Ja, piemēram, tu jūti, ka tev vajag saspēles vadītāju, vēl vienu vai ball handleri, tad tu uzreiz reaģē. Tu meklē tirgu, vai arī šajā gadījumā tu reaģē uz situāciju, kad viens ir brīvs, kā Sidorovs. Vai arī tu maini spēlētāju. Nav runa par to, ka komandās bieži vien mēs mainām, mums liekas, slikts spēlētājs. Ja no malas skatītājs skatās, o, viņi izmet to ārā, viņš ir slikts. Nē, pārsvarā jau ir tas, ka viņš vienkārši neiederējās. Ja? Viņš nav slikts spēlētājs, bet neiederējās. Un tev ir jāspēj to pamanīt un norēģēt. Ja? Un tam tev jāspēj būt atliktam kaut kādai naudai, jo tas parasti maksā, ja tā maiņa. Un, protams, ka sezonas beigās tu jau iztīni cauri visas šīs epizodes. Jā, caur kur tu varēji varbūt izdarīt labāk kā treneris, kur mēs varējām kā organizācija labāk nostādāt pirmssezonā, sezonas laikā, galotnē. Un tas viss, protams, sasumējās. Bet šajā gadījumā es gribētu teikt, ka mēs tādu ar Liepāju noķērām tādu labu vilni, jau tuvojoties sezonas izskaņai, ka mums obligāti bija jāuzvar atsevišķas spēles, lai nokļūtu Latvijas-Igaunijas līgas playoffā. Mēs to izdarījām un arī kvalificējāmies, un tas turpinājās arī playoffā. Līdz ar to jau pat tad es jūtu to, ka šī komanda ir ļoti progresējusi attiecībā pati pret sevi, jo mēs sākumā rāvāmies patiesībā katrs uz savu pusi. Mums spēlētājiem bija tādi savi mērķi, mēs viņus nevarējām apvienot, plus tas balanss, ko es jau minēju, ja tas, kad laukumā varbūt nebija, mums bija jāspēlē ar 2 garajiem, ja, kas nav mūsdienās varbūt tik piemērot, ja, bet mēs atkal atradām veidus, kā pat tā spēlēt un uzvarēt, ja. Tā kā tas viss bija tāds kopā, jau tas pēdējais nogrieznis, kad es jūtu, ka komanda iet uz priekšu, kāpēc viņi iet uz priekšu, es sāku analizēt to, ko mēs esam izdarījuši labi, ko slikti. Protams, pašās beigās, kā tu minēji, jā, ir pāris dienas, kad tu jau tās dziļāk apskaties atpakaļ un izvērtē to katru posmu, pirmssezonu, sezonu, noslēgumu. Jo zini, kā ir, Kristiāna, ja tu ļauj pārāk ilgi tam visam aiziet, prom, tu sāc aizmirst. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi to pierakstīt, ļoti svarīgi jau pašā sākumā jau izvērtēt, jo pēc mēneša tu jau būsi citās emocijās, tu būsi aizmirsis, kā tu jūties, ko tu darīji tajā brīdī. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi to izdarīt laicīgi.
Jau nedaudz pieskārāmies tām noslēdzošajām, izšķirošajām spēlēm, gan apvienotās līgas play-offā, gan Latvijas līgas ceturtdaļfinālā. Nu, tur visās piecās spēlēs bijāt vadībā arī ceturtajā ceturtdaļā. Kas ir tās lietas, ko jūs kā treneris mācīsieties no vai jau esat mācījies tieši no šīm piecām spēlēm un no šīm epizodēm pret Kalevu Kramo un pret Valmieru, kur, jā, kā jau es minēju, visās piecās spēlēs bija vadība, arī ceturtajā ceturdaļā, tostarp arī dažās galotnē. Nu, šo te es vēl noteikti vērtēšu. Jā, man ir jāsaprot katra spēle un tas kopsakarības kaut kādas. Bet skaidrs ir viens, ka mums pietrūka augstasinības. Jā, un es domāju, šajā gadījumā gan spēlētājiem, gan treneriem noteikti. Tas mēs esam visi vienots mehānisms. Mums vienkārši vajadzēja to uzvaru noturēt, noticēt un augstasinīgi arī uzņemties atbildību spēlētājiem laukumā par to, ka, nu, es tagad izdarīšu to metienu, es saorganizēšu to komandu, nospēlēšu varbūt vienkārši, ja, bet līdzīgi kā mums pieņemsim mēs pret Ogri, ja, Lasenbergs pēdējās sekundēs tur, nu, pirms pēdējā uzbrukuma iemet izšķirošo 3 punktu metienu, un pēc tam nākamajā jau reizē viņš uzņēmās atkal iniciatīvu, lai izšķirtu spēles likteni, izdarot pēdējo metienu. Viņš aizmet garām, bet Klaus Dubults bija īstajā vietā, īstajā laikā un pielāgoja, mēs izvilkām pagarinājumu. Nu, tā ir tās galotnes jāspēlē, ka tu nedrīksti, tā kā varbūt, ka tev iezogās prātā doma, nē, varbūt kāds cits var izšķirt. Nē, es izšķiršu. Ja tu esi līderis, tad tu izšķir to galotni un uzņemies atbildību. Viņš sanāks vai nesanāks. Un tieši tas pats arī treneriem vienkārši norādīt, kurā virzienā iet, ja? Konkrētāk, vienkāršāk. Ja? Un tāpēc es domāju, tā augstasinība un ticība sev, ja īpaši galotnēs, psiholoģiski tev vienmēr iezogās doma prātā, ja nu mēs zaudēsim, ja? Bet tu nedrīkst šim domāt, tu nedrīkst skatīties atpakaļ. Tavs vienīgais uzdevums ir skatīties uz priekšu, ja? Un tu vari tikai ietekmēt to, kas ir tagad. Nākamo metienu, nākamo situāciju. Ja, un tu nedrīkst ļaut sev ietekmēt tam, kas ir noticis iepriekš. Ja, un tas ir gan treneriem, gan spēlētājiem jāmācās. Mēs to esam šogad ļoti daudz mācījušies. Un es ticu, ka šie paši spēlētāji šo pieredzi paņemot, un mēs treneri uz priekšu vairs kļūsim labāki. Jo mēs paskatāmies šo zonu, ir ļoti liels balans bijis starp uzvarētajām galotnēm un zaudētajām galotnēm. Ja. Tagad vienkārši beigās sanāca tāds strīks, varētu teikt, ja vairākas pēc kārtas. Bet kopumā mēs daudzas galotnes arī uzvarējām. Un vēlreiz atsaukšos uz mūsu sarunu pirms sezonas mēdī dienā. Toreiz teicāt, ka viens no komandas mērķiem, tādiem iekšējiem, ir dot platformu jauniem spēlētājiem. Nu, man vismaz no malas izskatījās, ka tas izdevās visai sekmīgi un labi. Tostarp arī ar Rodiju Mačohu, ar to pašu Kristapu Ķilpu varam tur vēl skaitīt. Bet, nu, kā jūs vērtētu to, cik labi izdevās izmantot jaunos spēlētājus, cik labi izdevās palīdzēt viņu progresā un kā vispār jūs varbūt vērtētu to, kā noperformēja jaunie spēlētāji, kas varbūt nav, principā, kas nav Edgars Lasenbergs, kas nav Klaus Dubults, kas nav Roberts Freimans, un tas laikam arī, un Rihards Kuksiks. Tā kā tas laikam lielos vilcienos viss, un pārējos tad varam skaitīt vēl pie jaunajiem nosacīt. Jā, nu katram bija tāda šajā sezonā tādi highlight momenti, man liekas, augsti, jā, kur gan Kristaps, gan, ko minētais Ķilps, jā, gan arī, pieņemsim, Rodijs Mačoka aizvedīja ļoti spilgtas spēles. Manuprāt, jāizceļ vēl ir Mārtiņš Kilups, ja, kā 2006. gads, varbūt viņš nebija tā daudziem pamanāms, bet viņam bija nozīmīga loma. Un viņš arī ļoti atsevišķas spēles aizvadīja tiešām sekmīgi un palīdzēja. Viņš izcīnīja savu rotācijas vietu, kas ne visiem jauniem spēlētājiem šajā vecumā izdodas pie lielās komandas. Ja. Tagad tas virziens mums palika. Ja? Nu, mēs nevaram, komandas nedrīkst zaudēt savu identitāti, savu kodolu. Ja pieņemsim, ir pieņemts lēmums, iet viens solis uz priekšu, piemēram, rezultāta ziņā. Tāpēc mēs centāmies piesaistīt kā, ne jaunus, ne vecus, bet īstajās brieduma gados atsevišķus spēlētājus, kā Rinaldu Māmanu, tas pats arī Klaus Dubults palika vai Lasenbergs. Ja? Bet, lai viņi arī palīdz šiem jaunajiem spēlētājiem attīstīties, jo, tas ir mīts par to, ka jaunu spēlētāju, mēs gribam tagad ar jaunajiem spēlēt, un mēs viņus attīstīsim. Un nokomplektējam visu komandu tikai no jaunajiem. Bet kas tad ar viņiem treniņos, sparingos? Kurš tad viņiem mācīs? Jā, to kā darīt. Nu, viens ir treneris, jā, bet vislabākais ir tiešām pieredzējis partners. Un pieņemsim, Riharda Kuksika pievienošanās bija tāds arī, es domāju, milzīgs ieguvums Mārtiņam Kilupam, jā, kurš arī varēja mācīties no
spēlētāju, kurš bija NCAA visu laiku rezultatīvākais šūters, ļoti gudrs basketbola spēlētājs. Jā, un tur ir tādas nianses, ko treneris nevar iemācīt. Jā. To var iemācīt tikai spēlētājs, kurš tam ir izgājis cauri, ja, kurš ir spēlējis kopā ar Hārdenu vienā komandā un aizvadījis lielisku NCAA karjeru. Tā kā mēs joprojām saglabājam to balansu, un es domāju, tas ir ar pluszīmi atkal bijis. Ja, gribējās, protams, ka varbūt Čilps aizved nedaudz vēl stabilāku sezonu, ja, bet es domāju, kopumā viņš tāpat šajos 2 gados ir sagatavots nākamajam līmenim, un tāpat arī Rodijam dot, tā kā tu minēji, tā atkal atspērienu sezonu, un tagad jau tālāk atkal atkarīgs viss no viņiem pašiem. Un tas, ka atkal pēc ilgāka pārtraukuma bija arī Liepājas spēlētāji lielajā izlasē, un tos arī tika pie minūtēm laukumā šajās kvalifikācijas spēlēs, to mēs arī varam skaitīt kā tādu kluba mazo uzvaru sezonas gaitā un tos darba augļus, kas ieguldīti treniņu procesā. Nu, protams, Kristiāna, zin kā, īpaši, ja tu nesasniedz rezultātu uz tablo, nu, kas šajā mūsu gadījumā, tad tev jāmeklē tās uzvaras ir kaut kur citur, ja tās mazās uzvaras. Un, protams, ka šie te ir tādi gandarījumi mirkļi, ka tavs spēlētājs ir nepieciešams un par viņu tiek izrādīts interesi no nacionālās izlases. Un es gribu precizēt, ka tam ir ļoti maz sakars ar to, ka es tur esmu. Ja? Jo tas process, kā mēs atlasām spēlētājus priekš nacionālās izlases, ir ļoti, nu, tur viens treneru viedoklis nav tik spēcīgs, lai es viņus tur ievilktu iekšā. Ja? Tajā izlasē. Viņam jāparāda sevi laukumā, ja, ar savu sniegumu. Protams, ka pluss ir tas, ka viņi ir jauni, un Luka Banki, viņš ļoti, ļoti skatās uz pēctecību. Ja, viņš grib redzēt, ka pie šiem izlases kodoli ir jau nākamie, kas tiek gatavoti. Ja, un viņu gadskaitlis, protams, palīdz šajā gadījumā. Ja, jo viņi tiek uzskatīti vēl joprojām par pietiekoši jauniem un perspektīviem spēlētājiem. Tā kā jā, šīs uzvaras, tā pašā laikā, piemēram, Mārtiņš Kilups jau ir ļoti, viņam īpa interesi par viņu ir no Amerikas, no NCAA komandām. Par to ir milzīgs prieks. Un ja mēs paskatāmies atpakaļ, mums ir ļoti daudz. Mēs sagatavojam U20, U18 spēlētājus. Mums ir vairāk, kas ir aizbraukuši uz Ameriku spēlēt, jā, koledžas basketbolā. Tā kā, nu, man prieks, ka šajos 5 gados Liepāja ir iegūst šo tēlu. Es domāju, kas ir diezgan labs tēls par to, ka mēs spējam palīdzēt jauniem spēlētājiem. Neatkarīgi, ka mums ir jāsniedz kaut kādi rezultāti, ja? Mēs šo pusi arī neatstājam novārtā. Mums ir sistēma, mums ir LBL2 komanda, mums ir laba sasaiste ar jaunatnes sistēmu. Un es ļoti ceru, ka Liepāja šo ceļu arī turpinās tālāk. Un, ja būtu jāprognozē, es tā varbūt nedaudz provokatīvi vaicāšu, cik no aizvadītās sezonas Liepājas sastāvā spēlētājiem pārcelsies uz nomināli spēcīgākiem klubiem vasarā vai uz spēcīgākām līgām? Ļoti grūti pateikt. Tas būs aģentu darbs ļoti nopietns, bet man liekas, ka viens tāds spēlētājs, kurš varbūt tāds neredzams arī, bet super efektīvs ir Klaus Dubults. Man liekas, ka mēs zinām, mēs ar tevi runājam, un droši vien pirmais, kas nāk prātā, ir Čilps, Mačoha, Lasenbergs, jā, šie spēlētāji. Ja, bet patiesībā Klaus bija tiešām ļoti būtiska mūsu komandas daļa, un viņš to otro sezonas pusi aizvadīja fenomenāli. Jā, viņa efektivitātes rādītāji laukumā ir ļoti labi. Es nesaku, ka viņam tur ir kaut kāds super līmenis, kurā viņš var spēlēt, ja? Bet viņš jebkurai komandai būs noderīgs spēlētājs. Ja? Tāpēc es ceru, ka viņam izdosies paspērt tādu soli uz priekšu. Tāpat jau kā ar minētajiem mūsu Lasenbergs, Čilps, Mačoha. Ja? Un es ļoti novēlu arī īstenībā Rinaldam Malmanim, ja? Kuram, es neteiktu, ka bija izcilākā sezona, īpaši varbūt pēc pat Artū sezonas, kas viņam varbūt bijusi tāda pēdējā laika labākā, bet tas ir vaina atkal vairāk tieši tajā komplektācijas mehānismā, ja, ka mums bija, viņš ar Klau vienkārši bija ļoti līdzīgi spēlētāji, un mums bija jāatrod veids, kā viņi var kopā darboties, kā viņi var būt atsevišķi, ja, un līdz ar to, bet kas bija labākais, ka viņš pieņēma beigās savu lomu, un arī nesa komandai pienesumu. Ja? Un tāpēc es novēlu viņam neapstāties, jo viņš ir augstākā līmeņa profesionāls. Ja? Tas, ko cilvēki neredz, ir tas, ka viņš uzvar katru dienu. Viņš ir pirmais zālē un pēdējais ārā. Ja? Viņš ir super fanātisks darba rūķis, ja? Un es domāju, ka katrā komandā tāds ir vajadzīgs. Tā kā es novēlu arī viņam spērt nākamo soli uz priekšu. Un, jā, nezinu, tagad grūti atcerēties reiz jau galvā vēl pa kādu.
ko mēs varētu runāt. Bet es tā noprotu, ka tad īsti nevienam spēlētājam nav spēkā esošs līgums arī uz nākamo sezonu, neskaitot varbūt pašus jaunākos komandas dalībniekus un sistēmas spēlētājus. Nu jā, nu tev taisnība. Šis ir tāds brīdis, kad vienīgais spēlētājs, kuram ir spēkā esošs līgums, ir Lasenbergs. Viņam ir 1+1 sistēma, kas arī, protams, viņam ļauj iespēju iziet. Ja? Bet visiem pārējiem, ieskaitot mani, ieskaitot visu treneru kolektīvu, principā mums ir beidzas līgumi. Ja? Tā kā nu, būs interesanti vasara, bet tas jau to mūsu darbu padara gan, kā jūs vienmēr minējāt, atbildīgu un reizē nedaudz arī stresainu. Ja? Jau pieskārāties arī komplektācijas lietām, tam, ka Klaus Dubults ar Rinaldu Malmanu ir diezgan līdzīgi spēlētāji bija šajā sezonā. Nu, kuluāros šķiet pat nevairs kuluāros, bet vispār, man liekas, basketbola sabiedrībā ir zināms, ka kaut kādu savu padomu komplektācijā sniedz arī Žans Peiners. Varbūt varat nedaudz vairāk pastāstīt, kāda vispār ir bijusi viņa iesaiste, varbūt tieši šajā sezonā, varbūt arī nedaudz iepriekš, un kāds ir bijis tas pienesums. No Žāni mēs jā, pirms sezonas runājām, es saku, Kristiāna, tas galvenais, kas mums ierobežo, principā, Liepājas komanda, bija mūsu pašu tas uzliktais princips, ka nu, maksimāli jāturās pie latviešu spēlētājiem. Ja? Un tad tev ir ļoti mazs tāds lokus, kurā tu vari skatīties. Ja? Nu, es tev minēju, Krišs Helmans, Kohs, ja viņi būtu daudz labāk iederējušies kaut kādā mehānismā, mēs viņus nedarām, mums jāskatās tālāk. Ir, ja? Un, līdz ar to mums ar Žāni tā diskusija vienmēr ir par to, ka nu, viņš skatās no analītiskās puses. Ja? Un, es domāju, ka Latvijai un arī vadībām ir jāpierod pie tā, ka tādējādi var skatīties arī un komplektēt sastāvu. Ja? Un otrs ir, mēs zinām pareizo ceļu. Es, Žānis, jā, mēs visi kopumā zinām, kādai mēs gribam izskatīties, lai izskatās komanda. Un tad ir otrs, kas nāk šī identitāte, kas mums blakus ir, ja, par tiem latviešu spēlētājiem. Mums tas kaut kur ierobežo. Ja. Un šajā gadījumā es domāju, ka mums noteikti pirmssezonā vajadzēja spērt to soli, kad ok, mēs Sidarovu nedabūjām, bet meklēt varbūt citā pozīcijā ārzemju spēlētāju uzreiz. Bet kā jau es minēju, iespējams, ka mums šitam bija jāiziet visam cauri, jā, lai vienkārši gan spēlētāji, gan treneri, gan komanda mēs spētu izanalizēt šīs te, es negribētu teikt pat kļūdas, vienkārši lēmumus, ja, un nākotnē pieņemt labākus. Nu, un tā atkal būs mums tāda mācība un gudrība. Ja, un, tā kā jā, bet nu, komplektācija, tā kā Žeļko Obradovičs ir teicis, tā ir 70–80% no panākuma. Tā Un, ir. ja es tā varu papildināt, arī viņš šauja garām un arī viņš kļūdās. Tā kā. Jā, tieši tā. Un tas atkal ir kaut kāda iemesla. Tikai liekas, ka tev ir visa iespējamā nauda, un tagad tu varēsi nokomplektēt jebkuru jebkuru komandu, tur super labākos džekus, bet tā jau nav. Tā kā Ziedonis Jansons teica, tu jau neņem 12 rezultatīvākos spēlētājs komandā. Ja, tu būvēji komandu uz principiem meistarība, tu būvēji uz balansu, lai tev ir kas spēlē uzbrukuma aizsardzībā, tu būvēji uz izmēru, ja, un tu būvēji arī komandu ar raksturiem, kas ir vēl super svarīgi, ja? Vai tā komandas ķīmija izveidojās. Ja? Jo tomēr basketbols joprojām ir un paliek komandas sporta veids. Kā sabalansēt individuālos ego, individuālos mērķus ar komandas mērķiem. Ja? Un tas viss ir tāda māksla, kuru redz, kā tu minēji, arī pat lielākie veterāni un dinozauri. Viņi kopja visu dzīvi, un vienreiz izdodas, un vienreiz ne. Bet palabojiet, ja es kļūdos. Vismaz arī šķiet, kuluāros bija dzirdēts, ka arī pirms spēlētāju termiņa reģistrācijas beigām arī izskatījāt vēl ārzemnieks, bet tomēr beigās lēmums palikt ar esošo sastāvu. Kāpēc varbūt tā tieši tas sanāk? Kaut kāds pašs marta sākums pats bija laikam tas deadline, un kāpēc tā var būt? Jā, es nemalošu, ka mums bija vēlme skatīties. Mēs pat bijām izgājuši cauri lielam atlases procesam. Tas pats Žānis mums palīdzēja. Es pats tur, nu, kā vispār tas process ir diezgan garš un pamatīgs, lai tu atrastu to, kas tev nepieciešams. Jo atkal ideāli spēlētāji jau nav. Tev vienkārši ir jāatrod to, kas tajā brīdī der tieši tev. Jā, viņš nebūs ideāls. Tu vari rēķināties, ka viņš var būt supermetējs,
bet viņš varbūt ir maza auguma, un viņš aizsardzībā nevar spēlēt pietiekoši efektīvi. Bet tu zini, ka tev aizsargās kāds, nu, cīņa zem groza būs, piemēram, Kārlis Šiliņš, ja, kurš viņu aizsargās. Ja. Nu, lūk, un tad, jā, mēs bijām atraduši. Jau bijām tā kā iesniedzām vadībai, gan to, cik tas varētu maksāt, un kurš tas spēlēs, un tā tālāk. Bet beigās, jā, tika pieņemts kopīgs lēmums, kad paliksim ar esošiem spēlētājiem un centīsimies aizvadīt, cik labi vien ar, nu, ar šo kolektīvu, arī izšķirošos mačus. Jūs jau pieminējāt, ka līgums gan jums, gan visam treneru korpusam ir beidzies pagaidām ar Liepāju. Ir jau kaut kādas domas nākamās sezonas virzienā, vai palikšana Liepājā, vai tās varētu būt ārzemes, vai vēl ir pārāk agri par to spriest? Es domāju, pārāk agri ir spriest, bet tai pašā laikā es jūtu, ka arī tā loģiski ir kaut kāds 5 gadu cikls noiets šeit Liepājā. Nu, skaidrs, ka šis posms ir noslēdzies. Vai sāksies jauns Liepājā, es to nezinu. Ja? Es labprāt uzklausītu, mums vēl būs tikai sanāksmes ar vadību. Arī viņu viedokli saprast, ja, uz ko mēs varētu iet, kāda nākotnes komanda, ko viņi no manis vēlās. Jo ir būtiski, lai abas puses to vēlas. Ja? Jo es atceros, pirms 5 gadiem mēs satikāmies, un viņi izklāstīja to savu ideju, un es sapratu, es varu tur palīdzēt. Es varu būt noderīgs, es varu komandu un sistēmu pacelt soli uz priekšu no tā brīža. Un tad man ir jautājums tagad nākamais, ja, kas ir nākamie soļi, kas ir viņu redzējums, strateģiskais redzējums, ja, un vai tas sakrīt ar to, ko es varētu pienest. Nu, lūk, tā kā, bet atkal personīgi skatoties, es vienmēr esmu gatavs jebkuram tādam piedāvājumam, jo man nav vairs tādi konkrēti mērķi, uz ko es tagad eju. Ja, jo mums ir jāsaprot viens, nu, aģents tev vai tavā labā var strādāt, cik grib, bet patiesībā tev jāizdara savs darbs. Nu, tev ir kaut kas jāuzvar. Vai treneris nonāk nākamajā līmenī, kaut vai nokļūt Vācijā, kā Jānis Gailīts, vai kaut vai nokļūt Igaunijā vai kur citur. Tev kaut kas ir jāuzvar. Jo no malas viss skatīsies tikai tavu ierakstu, cik tu esi uzvarējis, cik tev ir medaļas, kausi un viss pārējais, vai tu spēj komandu sagatavot. Ja? Un līdz ar to nu, man šī sezona nav tik spilgta. Ja? Līdz ar to es apsveru dažādas variantus, gan darbu kā galvenajam trenerim, gan kā asistentam, un iespējams kā pasniedzējiem. Un es nedomāju metālīšu pasniedzējiem, bet nezinu, augstskolā lekcijas pasniegt. Ja? Tā kā nu, tie virzieni ir dažādi. Vasarā īstenībā ir vairāki interesanti projekti, kuros esmu iesaistījies. Pieņemsim, Elite Basketball Camp, ja, kur mums Mārtiņš Štīs uzaicināja un izveidot tādu stingrāku basketbolu programmu, vēl precīzāku. Ja, man tas ieinteresēja. Mēs tādu foršu nometni būvējam augšā, un Basketbola Savienība atkal man izsūta pa Latviju novadīt pāris seminārus reģionos. Tā kā ir ko darīt, arī bez trenēšanas. Nu, principā nākamās tādas spēles jums, gribot, negribot, būs ar Latvijas izlasi, tās nebūs ar klubu. Kāda ir šobrīdējā situācija? Ir jau sācies darbs pie gatavošanās, pie tādas aktīvas gatavošanās, vismaz treneru korpusā, pie tādas plānošanas vasarai. Skaidrs, ka tas viss jau ir pa datumiem lielākoties saplānots iepriekš, bet varbūt tagad ejiet vairāk detaļās. Mums šobrīd notiek vairāk tāda darba dalīšana. Jā, pirmkārt, mēs, protams, turpinām monitorēt spēlētājus, kā viņiem iet, kāda ir viņu veselības stāvokļi, jo nāks aizvien tuvāk, mums būs jāsaprot, kurus tad aicināt, kurus neaicināt, kuri ir vispār pieejami. Jā. Bet, un otrs ir jā, tā darba dalīšana. Jā, kad vienkārši mēs jau sākam sadalīt, kuram pa kuru pretinieku vairāk vai mazāk būs jāatbild. Mums ir papildinājumi sastāvā, tā kā, piemēram, Dāvis Čoders nāk iekšā kā pilnvērtīgs, ja tas arī ir veiksmes stāsts, es domāju, kurš ir jāstāsta sabiedrībai, kad no trenera, kurš bija brīvprātīgais treneris izlasē, ja viņš ir kļuvis šobrīd par pilntiesīgu komandas locekli. Jā, un līdz ar to, nu, jo Eiropas čempionāts prasa ļoti, ļoti lielu resursu. Ja, tur principā ar 2 asistentiem noteikti nepietiek. Un šobrīd iet sarunas varbūt iespējams par vēl vienu asistentu, ja, kurš nāks palīgā. Tā kā, jā, un drīzumā mums arī plānojas, tā, kad noslēgsies Jānim ar Luku sezonu, mums plānojas tāds kā bootcamps, saucamais, kur mēs sanāksim kopā tikai treneri.
jā, kur mēs sanāksim treneri, 2, 3 dienas, gatavosim, dalīsimies ar idejām, skatīsimies kaut kādus video no iepriekšējiem, mums tur jāsagatavo un kaut ko, kādu mēs zīmējumu gribētu varbūt veidot. Un, nu, tas viss, atkal, protams, no spēlētājiem atkarīgs, bet varbūt tāda treniņu nometne treneriem ir paredzēta jau jūnija beigās. Kas tāds ir bijis arī iepriekš, vai tagad tikai pirms Eiropas čempionāta? Nē, šis ir kaut kas jauns. Tā mēs neesam sanākuši tādā speciālā nometnē kopā. Bet, protams, ka tās formāti jau ir dažādi. Ja mēs tur zūmus, tas ir mums ir ikdiena, savstarpējā saziņa. Ja? Un tā pašā laikā vienmēr pirms sākas cikls, mēs kādas pāris dienas ātrāk jau tiekamies visi treneri un saliekam visus punktus uz i, bet šis ir tāds jauns, jo arī man patīk tādā ziņā Luka nekad nepaliek uz vietas, viņš vienmēr meklē kaut kādas jaunas pieejas, jaunus variantus, kā uzlabot ne tikai spēlētājiem to vidi un varbūt kaut ko jaunu ieviest arī basketbolā, bet arī šajā treneru kolektīvā, lai mēs visu laiku būtu tādi entuziasma pilni strādāt. Vakar dažiem Latvijas mēdījiem bija iespēja sazināties ar Bostonu, pārdesmit minūtes parunāt gan ar Džomu Zulu, gan ar Kristapu. Un tagad šķiet visai sabiedrībai ir zināms, ka, ja veselība ļaus, tad Kristaps būs ierindā. Nu, pat nezinu, kā lai labāk vaicā. Cik liels faktors tas kopumā ir Latvijas izlasē, cik ļoti tas atvieglo treneru darbu, vai varbūt tieši no otras puses apgrūtina, jo ir jāmeklē dažādi risinājumi, kā maksimāli palīdzēt un atvieglot darbu Kristapam abos laukuma galos. Nē, nu skaidrs ir viens ar Kristapu un bez Kristapa. Mēs esam dažādas komandas. Un prieks, ka viņš, nu, Kristaps vispār viņš jau vienmēr ir gribējis spēlēt Latvijas izlasē. Ja, un vienīgais, kas viņu ir traucējis, tas ir kāda negaidīta trauma. Ja. Un šajā gadījumā cerams, ka tas viss arī grafiks, ja, ka viņam būs beigusies sezona, būs laiks satelpai, sagatavošanās procesam, vispārējiem, ka tas palīdzēs. Bet ja mēs runājam par tādu trenera darbu, tad nu, tā jau ir tā māksla trenerim izveidot sistēmu, kurā mēs neesam atkarīgi no viena spēlētāja talanta, bet mūsējais kopējais tas kultūra, jā, tā identitāte ir tāda, lai pieliekot vai noņemot nost, tas spēles stils un virzību uz uzvaru nebeidzās. Ja? Tas, ka tas paliek vieglāk vai grūtāk, tas ir skaidrs, jo nu, talants nosaka ļoti daudz. Bet mūsu sistēma ir tāda, kas nav tikai atkarīga no talanta. Ja? Tāpēc ar Kristapu, es domāju, mēs esam soli uz priekšu, ja? Labāki, iespējas izcīnīt augstākas vietas. Bez Kristapa es ticu, ka mēs arī varam aizvietot to vietu. Tas to parādīja pasaules čempionāts, ja? Kad mehānisms nesabrūk. Ja? Protams, ka tas ir uzreiz daudz, daudz grūtāk vienkārši. Ja? Tā ir mūsu māksla, un arī Luka jau no pirmās dienas nāca ar to ideju, kad izveidojam to identitāti, kultūru, mehānismu, ja, jo mēs pats zini, tajos logos vispār tas sastāvmainība ir milzīga, ja, un katram ir tur jāspēj atrast vietu, bet ja mēs katru reizi mēģināsim visu pielāgot vienam spēlētājam, nu, tad mums būs ļoti sarežģīts process. Un tūlīt jau arī būsim principā tikuši, izgājuši cauri visam manam sarakstiņam. Vēl varbūt pavisam īsi, kā jūs vērtētu grupu izlozi? Turcija, Igaunija, Serbija, Čehija un Portugāla. Nu, manuprāt, ļoti spēcīgi pretinieki, tas pats Serbija un Turcija, nu, tie neprasa nekādus komentārus. Jā. Es domāju, Igaunija ir tāds melnais zirdziņš. Jā. Viņi labi spēlē, man patīk, kā viņi spēlē, jā, un viņiem arī tas sastāv, nomainījies sastāvs, tur jauni tādi forši spēlētāji. Tā kā būs jābūt ļoti uzmanīgiem, plus viņiem droši vien būs skatītāji, nu, un līdzjutēji līdz šeit uz šejien, kas radīs arī troksni un tādu, varbūt, atmosfēru priekš viņiem. Tā kā, manuprāt, es neatkāpšos no tā, ko es jau teicu iepriekš, kad nav jāskatās uz pretinieku, ir jāskatās uz sevi. Varbūt skan klišejas, bet tā ir pilnīgi taisnība. Mums jābūt labākajā sastāvā, cik vien spēcīgiem uz to brīdi tik jābūt. Un katra spēle jāņem atsevišķi. Katra jāiet tikai soli pa solim. Mēs ejam vienu spēli, izvērtējam, ejam tālāk nākamo spēli. Ja? Neskatāmies uz to, kur mums tur finišā vajag būt. Mērķi mēs zinām, par to nav divu domu, bet šobrīd viens mērķis, tā ir pirmā spēle, sagatavoties tai.